Šodien uzsāku braucienu pa Latviju, kas ilgs vairākas dienas. Mans starts ir tepat pie Latvijas brīvības pieminekļa un ceru arī finišēt tepat. Es vēl neesmu izbraucis no Jūrmalas, bet iespējams, ka būs lietas tūlīt. Pirmais lietas arī tika. Mazliet arī noducināja, bet izskatās, ka šis tik vienkārši garām paies. Pirmo lietu jau dabūju Kauguros. Mazliet slapš esmu. Tās nekā stulīt saulītē atkal izžūst. Jau otro reizi lietus līst šodien. Bet ir labi. Kas par autiņu aizbrauca garām. Tagad piebrauksim klāt pie garšīgajām bulciņām. Esmu Engurē. Un tagad atkal sākas spēcīgi līt. Tūlīt būs. Dzirdējāt? Pērkot negaiss. Kādu laiciņu nāksies uzturēties šeit.
Tagad pāēdu vētrsputnā. Ļoti garšīgi. Iesaku jums arī tur pāēst, kad arī atbraucat Mērsragā. Tagad došos uz Bāku, apskatīt jūru. Jau nobraukums ir gandrīz 100 kilometri. Vairs palikuši tikai pāris kilometri līdz nakšņošanas vietai. Iespējamā vieta, kur nakšņošu, būs tepat kempingā Lūši. Kempings Lūši. Vēl nav apceļotājs. Nu, kā tad tavs maršruts ir pastāst? Vispārīgais? Jā. Kur tu gāzi? Līdz Kolkai, Ventspilī? Jā, Liepāja. Liepāja. Tātad tas jau ir Kolka. Līdz šajien ir viena diena. Kolka. Ventspils ir otra diena. Ja tu nekur neapstājies, tajā otra diena. Trešā diena ir līdz Liepājai. Bet nu varbūt... Soltāks Liepāja. Bet varbūt uz 2 dienām var. Visticamāk 2 dienas. Pāvilos tu varētu būt vidusceļš. Jā, tu varētu palikt Pāvilostā. Bet tad no Liepājas bišķi varētu vēl braukt tālāk. No Liepājas var aizbraukt līdz vēl atliek tev 40 km uz Lietuvas robežai. Tik tālus nebraukšu. Es uzreiz griezīšos uz Grobiņu. Un tur braukšu zemāk. Jā. Latvijas zelts. Zintars. Jā, iet pret sauli būs tev kadrs. Liels paldies. Esmu kempingā Lūši. Ir uzslieta man telts. Tepat blakus arī mans draugs Arnis gulēs. Sākumā bija domājis uz Roju braukt tieši, tur nakšņot. Bet tā kā pateica, ka Arnis ir tepat, nu jāsatiek. Draugs ir jāsatiek ceļam. Rītdien būs vairāk jābrauc. 20 km klāt. Labrīt. Pirmā nakts jau pārlaista tepat upes grīvā atpūtas bāzā. Lūši. Šodien būs par 20 km vairāk ko braukt līdz Ventspilī. Protams, pirmais uz Kolksragu un tad uz Ventspili.
Vēl līdz Kolkai aptuveni kādi 15 kilometri jābrauc. Mēs šodien pagaidām nelīst. Tas ir labi. Kolku esmu sasniedzis. Ieturēšu nelielu pauzīti Kolkas ragā. Apskatīšos, kāds viņš tagad izskatās. Un došos tad tālāk, protams, uz Ventspilu. Esmu Kolkas ragā nonācis tagad. 50 kilometri nobraukti. Ieturēšu tepat maltīti. Uzkrāšu spēkus, lai turpinātu ceļu uz Ventspilu. Uz Ventspilu vēl 82 kilometri aptuveni. No lielā ceļa pirms Irbas upes, lai dotos uz atjaunoto gāju tiltiņu tieši pāri Irbas upei. Jau nobraukums ir 113 kilometri, ir grūti braukt pretvējā, vēl mazāk kā 30 kilometri jābrauc līdz manam galamērķim šodienas. Diezgan lēnu iet. Bet, nu, ko var padarīt, ka vējš pūš tev pretīm. Nu ko, pēdējie 10 kilometri aptuveni. Esmu nonācis beidzot Ventspilī. Ir nobraukums aptuveni 140 km. Vairāk kā 10 stundās, jeb 10,5. Jābrauc ciemos. Jāpēt, jānomazgās un jāiet pagulēt. Labrīt, Ventspilī! Esmu pie ceļojušās govs. Šodienas mērķis doties tālāk ir uz Liepājas pusi. Viens no mērķiem, kur ir jāizbrauc šodien, ir Pāvilosta. Bet tālāk redzēs, vai turpināšu ceļu
Tas atkarīgs no pavadītā laika uz ceļa un no laikapstākļiem. Izbrauc no Ventspils, tagad dodos uz Užžavu. Ir pretvējš, bet vienīgais labums, kas saule necepina. Šeit ir tāds apmācies. Pēdējo reizi, kad te biju, tad bija pārgājiens, kas veda cauri Užžavai. Iebraucu Jūrkalnā beidzot. Pretvējš arī mazinājies. Nobraukums ir aptuveni 58 kilometri. Nepilnās 6 stundās. Tagad piebraukšu pie jūras. Vismaz pie stāvkrastā būšu. Turpina līt, bet beidzot es sasniedzu Pāvilstu. Nobraukums ir 78 stundas un 7,5 stundās. Izbrauc no Pāvilostas līdz Liepājas. Liepāja ir aptuveni 50 kilometri, ko braukt. Viens labums – pārstāja lietus līt. Aiz Pāvilostas pabraucu garām Sakas bijušai dzelzceļa stacijai un nodomāju, varētu braukt pa veco dzelzceļa līniju līdz Liepājai kādu gabalu, bet sapratu, ka nē, tomēr ir jātiek uz priekšu ātrāk šodien un pa zemes ceļu, un tagad ir bijis nesen nolija kārtīgi. Negribās pa dubļiem braukt. Tā kā ceļu turpina uz Liepāju pa autoceļu. Līdz Liepājai ir aptuveni 30 km palikuši, ko braukt. Un sāk man jau
labai kājai cels sāpēt uz slodzīti. Ja pārsēd tikai minos un ļoti reti apstājos atpūsties. Liepāja 20 kilometri. Ir ko vairs braukt, bet es nebraukšu tajā virzienā pa to ceļu. Izlēmu braukt pa turieni, kas būs mazliet vairāk, ar līkumu viņu tuvāk pie jūras. Un kaut kur turpat arī nakšņošu, lai no rīta apskatītu Liepāju tieši no jūras puses iebraucot. Rīta kafija pie jūras. Esmu Liepājas Ziemeļfortos. Un pie vienas no slavenākajiem grafiti. Pamēģināsim uzkāpt.
Tagad ir grūti mīties. Nu labi, es tagad ripoju lejā, bet tā grūti šodien ir mīties, jo labais celis sāp. Es ceru, ka šodien pāries tās sāpes un varēšu turpināt kārtīgāk, jo nākošās dienas braukt, bet šodien ir grūta diena. Īstenībā random ceļš tagad domāts tiek braukts kaut kādu gabalu pabrauc, jāizdomā, kur pa citurienu braukt. Jo no punkta A līdz punktam B neizskatās, ka šodien būs iespēja tādu izbraukt. Neskatoties tik ilgi, ka es biju Liepājā palicis, bet es gribēju Liepājā apskatīties karaostu pie jūras visu, kā tur izskatās. Tas diezgan laika man paprasīja. Un šodien man ir diezgan daudz jānobrauc. Ja nē, tad rītdien būs vēl vairāk jābrauc. Kas par skatu aizmugurē. Bet es dodos tikmēr taisni uz priekšu, lai tiktu uz ezeri. Un tad tur nokļūs, domāšu tālāk, ko darīt. Jo pulkstens jau ir 10 vakarā. Cik skaists skats. Bet te no sāna nāk liels lietus mākonis. Un labs jautājums būs, vai es paspēšu līdz ezeriem, vai kā viņi tur pareizi sauc. Paspēšu laikus aizbraukt. Man vēl labais celis sāp. Grūti mīties uz priekšu. Yes, beidzot ezeris atsniedz. 120 km šodien nobraukti jau 12,5 stundās.